Man ir tāds čats ar draugiem, mēs, kad aizējam uz izstādēm laikmatīgās mākslas, tad mēs sūtam bildi, un tad ir jāuzmina, vai tas ir trash, vienkārši kāda misene, piemēram, beigta vārna, vai kāpēc viņi tur ir? Tāpēc, ka viņi vienkārši nomira, vai tāpēc, ka tas kāds ir 8 gadus Beļģijā? Mēs šo varam noslēgt. Man ļoti sen akadēmijā šo izstāstīja, nevis man, bet to stāstīja auditorija. Es domāju, ka viņš to stāsta visām auditorijām, tas ir viņa stāsts. Kā sauc to literatūras pasniedzēja? Briedis? Ivo Briedis, jā. Jā, viņš vienreiz stāstīja, ka viņš bija... Kad tu ieiet tajā mākslas mindsetā, viņš teica, ka viņš, nezinu, kurā valstī viņš bija izstādē kaut kādā, arī tā kā kaut kāds moda, viņš tā kā staigā, viņš teica, šitais krūts mākslas darbs, šitais, tad viņš esot piegājis pie viena mākslas darba, viņš uz kādām 10 sekundēm, interesants līnijas, un tad viņš tāds, ok, šis ir stāva evakuācijas plāns, tie, kas ir, ejam tālāk. Esiet sveicināti, dargie Koju klausītāji un skatītāji. Ir klāta jauna epizode. Pirms es pievērsīšos viesim, es gribēju turpināt plagot savu izrādi, un mana pirmizrāde Rīgā ir gandrīz izpārdota, bet sakojiet līdz informācijai, vai jau ir ielikta, vai tūdaļ būs ielikta informācija par to, ka Rīgā būs papildu izrāde. Tā kā sakojiet maniem sociālajiem tīkliem un arī uz citām pilsētām, ejiet uz biļešparadīs.lv un pērkat biļetes uz mani jauno stand-up solo tūru Evolūcija. Gan jau, kad aprakstā kaut kur ir links. Un, tiekamies izrādēs, bet tagad pievērsīsimies šīs dienas viesim. Un sanāk, man kolēģis šodien ir viesos. Tu esi pirmais stand-up komiķis viesis manā podkastā. Džems Sudrab. Čau, Džem. Čau. Prieks būt Kojās. Tu esi atsūtījis ļoti foršas tēmas, dažādas. Es vienmēr sāku ar to, ka es sākumā nolasu visas 5 tēmas, un tad mēs viņām ejam cauri. Ja? Tātad, Džems iesūtījās tēmas Stambulas konvencija un konservatīvisms, kas mazliet izklausās pēc 2 zaķiem ar viešā. Kas ir labas un kas ir sliktas grāmatas? AI, kas ir mākslīgais intelekts, gan par Slovu, gan Trumpu. Tas ir noteikti uz to pēdējo viņa... Jā. Es rakstīju to tajā brīdī, kad tieši tas notika. Jā, kur viņš apkakāja visus protestantus. Jā. Influenceri un novecošanās. Kas ir interesanti, tas kaut kā liecina laikam par cilvēkiem, ko es aicinu. Es pagaidām neesmu aicinājis daudz jauniešus, jo mēs neesam gluži jaunieši visi, kas te nāk. Un šī nav pirmā reize, kad parādās tēma par kaut kā apspēlēta novecošanās un viss kaut kas tāds. Bet es vienkārši arī pamanīju, ka jūs vairāk runājat komedija Latvija savā saturā par novecošanos, par ķermeni, un tāpēc, ka acīm redzot, jūs arī, ja ne? Arī tas notiek. Skart. Jā. Un tā, man liekas, ka... Jā, tā ir tā forša tēma. Varbūt sākam ar to tēmu. Jo man pirmajā Koju epizodē, es gribēju dzirdēt, Koju epizodē bija Igors Šelgovskis, kuram arī bija kaut kā man liekas, viņš vienkārši bija arī viņa nodefinējis novecošanās, bet izrādās, ka viņa gadījumā viņš to domāja tikai labā ziņā, ka viņam patīk, ka viņš paliek vecāks, ka viņš var daudz ko darīt citādāk, kaut kur neiet, kaut ko, tā kā viņš bija tāds, viņš pagaidām vēl vairāk bija tā kā priecīgs par novecošanos. Kāds ir tava, kā tu jūties par to, ka tu esi izvēlējies šo tēmu? Es tieši arī tāpēc izvēlējos, ka tur ir kaut kas tāds foršs, jo es vienkārši tieši tajā dienā biju satikusies ar vienu sievieti, kas izstāsta, tā ir kā viņai būtu 13, bet viņa ir tiesnese Lielbritānijā, un viņa saka, man vispār neviens neciena. Tad, kad viņa aizbrauc uz kaut kādām Centrālāzijas valstīm, tad vīrieši, kas viņai, ar ko viņa ir saruna, vienmēr runā ar viņas asistentu. Tāpēc, kad liekas, ka viņa ir kaut kāds... ka viņa ir sekretāra kaut kāda, jā, un viņa tik jauna izskatās. Un tad es biju bišķī tā padomāju, un es secināju, ka tiešām tā arī man ir bijis, ka tas, ka tu izties jaunāks par 7 gadiem, tas vienmēr tā kā skaitās tā kā baigi forši, bet īstenībā, vismaz man kā sievietē, tas vienmēr ir bijis baigais mīnus, jo tajā profesionālajā dzīvē jau tev tā baigi neciena. Man liekas, nav tā, ka ir labi, ka tu izties mazliet jaunāks par saviem gadiem. Tā kā, ja tev ir 40, bet tu izties uz 35, bet tā kā, ja tu izskaties ļoti jauni, kā ar vīriešiem, man liekas, ka tā problēma ir, ka tu izskaties riktīgi jaunāks, ir problēma bijusi, kad ir 20 līdz 25 gadi, un ja tu izskaties riktīgi jaunāks, tev, man liekas, ir riktīgi grūti tajā randiņu spēlē. Tāpēc, meģiškiem, ja viņām ir ap 23 gadu, meitenēm jau, piemēram, tā patīk vecāki džeki,
Un it kā liekas, ok, varētu mans, bet pļāns, viņš izstāsta vēl pēc tāda, ka mēs nevarēsim aiziet bez pases uz kafejnīcu. Man liekas, tas ir mīnus tajā vecumā, kad izstāsta jaunāks. Jā. Nē, nu, un man liekas, man tiešām tāds sajūta, ka tad, kad es sasniedzu kaut kā 38 gadu vecumu, pret mani beidzot sāk izturēties ar cieņu, vai... Tur pirmkārt tas ir, bet otrkārt kaut kas galvā notiek, es nezinu, es pēdējā laikā šausmīgi daudz domāju par nāvi, bet ne tādā ziņā, ka es, jau beidzies, jau kaps jau jāmeklē vai ne, un tā, un zārka nauda jāatliek, bet tādā ziņā, ka es saprotu, ka man tādi kvalitatīvi gadi ir palikuši samērā maz patiesībā, tāpēc, ka es fiziski mazāk varu sākt izdarīt lietas. Es ātrāk nogurstu, man ir lielākas prasības pret savu dzīves kvalitāti. Es vienkārši negribu kapāt. Es gribu tādu vasaru, kur es varu sēdēt dārzā ar draugiem, nevis strādāt 14 stundu darba dienu. Es vienkārši negribu. Es saprotu, ka man to vasaru tādu kvalitatīvu ir atlicis samērā maz. Jā, mugura sāp, jā, tad tur sprandu savalk, ceļgali krakšķi. Un tad es domāju, ok, man ir palikuši varbūt arī stand-upā tādā ziņā. Tur gan, man liekas, viss ir vēl palicis. Es nezinu, tāpēc, kad arī, es tev saku, tas ir arī saistīts ar to fizisko, ja, jo tas ir tomēr, jānostāv tās, 40 minūtes stundu, tev ir riktīgi jābūt augstai koncentrācijas spējai, tas nav baigi viegli, un arī turklāt tas jau nav vienkārši stand-ups, tas jau nav tā, ka tu tā kā izdomā un tagad tu brauc, ja, tev protams, apkārt jādara tik daudz visu citu lietu. Nē, man liekas, tas viskrūtākais būtu, tāpēc... Ir, protams, grūti klausīties tos, piemēram, amerikāņu, tur stand-up komiķi, arī brītu. Viņi vispār sāka, tur tas īstais stand-ups sākās tur ap 45, jo tad bet viņiem ir tā foršā lieta, ka viņi ap to laiku, ja tu vēl joprojām 45 gados esi stand-upā, tu esi sasniedz tādu, man liekas, pietiekam lielu popularitāti, visticamāk pasaules popularitāti. Ka viņi var atļauties, tagad es pusotru gadu tikai rakstīšu, un tad es pusgadu patūrēšu, un tad es atkal varēšu pusotru gadu, Latvijā ar to stand-up, tā kā es tev tikko teicu, man tur jābrauc uz priekuļiem, ka tev visu laiku arī, kamēr tu ražo jaunu materiālu, tev visu laiku kaut kur ir jāuzstājās, lai, pelnīt naudu. Jā, un arī tas ir jautājums, tev dzīvē kaut kam jānotiek, jo, tomēr tiem britu un amerikāņu tiem komiķiem, viņiem jau ir tie, kas uzrakst viņiem tos joks. Kā kuram nav, nav visiem. Bet, daļai, es domāju, ka viņiem ir kaut kāda komanda, kas palīdz varbūt atstrādāt, ne? Zini, kā? Es saprotu, ka vismaz tiem komiķiem, kuriem es sekoju līdzi, nav tā. Viņi tiešām, un tā ir tā krutā lieta, ka vienalga, cik tu esi krūts komiķis, tad, kad tu sāc gatavot jauno izrādi, cilvēki var aiziet uz jebkuriem komediju bāriem, kur uzstājās, nezinu, ko diezgan no-name, tur tā padās pa vidu, ies iekšā, zinām vārdi. Piemēram, Dave Chappelles ir pats, un nevis viņš pats to teica, bet visi komiķi teica, ka viņš vispār tā raksta materiālu, tikai viņš saraksta idejas, un tad viņš mauc stage time uz skatuves, runājot par to tēmu, tā raksta joks. Viņi tur... Televīzijas šovu, protams, ir citādi. Tur, protams, ka raksta milzīgas komandas. Man tas ir jautājums par to, cik lietas notiek tavā dzīvē. Un tas ir tas besīgais, kur dažreiz man, tikko stāstīju par Legolandu, jo, jebkas, kas notiek, ir kaut kāds potenciāls materiāls, un jo sūdīgāk iet, jo labāk tas viss ir. Un tad kaut kādā, man liekas, kad riktīgs labs laiks ir, kad bērni ir vēl samērā mazi. Tā kā man. Tā kā tev, es domāju, ka jā, jo tāpēc, ka tur ir daudz ciešanu, ja godīgi, un daudz sūdu, un daudz pārdzīvojumu. Tā kā priekš stand-upa labāk, jā. Protams. Ne jau tā kā priekš cilvēku bērni. Nē. Viss ir priekš stand-upā. Jā, protams. Jā. Vēlams, lai sūdīgas attiecības arī. Man, piemēram, ir diezgan funkcionāls, man nav nekā baigi daudz ko par attiecībām stāstīt. Un par bērniem arī es vairs nevaru, tāpēc, ka viņi ir pietiekoši lieli, lai viņu draugi zināt, ko es, kaut kā baigi, viņi, krīņš tas ir, vai ne? Jā, bet atkal par tām sūdīgām attiecībām arī nav labi, jo, piemēram, zings ir stulbi. Ir stulbi, ja tu esi, piemēram, tu vēl neesi tur āprecējis, piemēram, tu esi komiķis, un tad tu raksti, tu esi attiecībās, piemēram, kārtējās attiecībās, kas, zini, tev tur mainās, tev tur, un tad tu zini, sarakst tur daudz bīts, es un man draudzene, un
tu tur viņi izšķiries, un pēc tam tā kā tev ir kaut kāds sākās morālais, es esmu arī kaut kādos amerikāņu podkastos dzirdējis, tā kā, bļāns, tagad šito te, ka mēs esam izšķīrušies, mēs neizšķīrāmies tik labi, un tagad šis būtu tā kā vēl nesmuki no manas puses stāstīt, ok, es teikšu ex-girlfriend, bet viņi zināt, nu, tā kā stāstīt no skatus, tā kā tur arī tādas. Jā, kura no ex-girlfriends, jā? Nu jā, un visticamāk tā ex-girlfriend jau sapratīs, tad viņai zvanīs, tā kā viņas draudzenes, dzirdēja, viņš tikko stāstīja, nu, ar tā. Bet man Legolanda, man ir bieži, kad es braucu kaut kādos ceļojumos, es domāju, ka, šitais, gan jau, ka būs daudz materiāls. Tie Legolandē īstenībā nebija daudz materiāls, man vienīgais likās, kāpēc ir ļoti forši strādāt Legolandē, jo mēs bijām uz nevis uz atklāšanu, uz brīdi, kad varās vaļā, tad tas viss laukums ir pilns, un tad ir vienkārši iznāks darbinieks, viņš nāc, mēs tūņi vērsimies vaļā. Pirmkārt, jau visi aplaudē, tā kā tikko būtu nodziedāts Stairway to Heaven no Led Zeppelin. Un tad viņš tāds 10, un visi 9, 8. Un es tā domāju, iedomājos, tu esi kaut kāds auto rezervas daļu veikals, un tu arī katru reizi tur, nezinu, vēčakam vajag, tu iznāc 10, un viss. Tā kā man liekas tik forši reizi, ka tu atnāc, tu vienkārši pasaki, Rīmī, jā. Mēs tuņi slēgsim, labi, Rīmī, jā. Tagad tā ir. 7:58. Nē, nu jau 8. 8. Līdz 8 vakarā var nopirkt. Nē, bet... Šits arī tas, ka mēs zinām. Nē, tas, ka tagad var tikai no 10 rītā nopirkt. Es kādreiz es tik agri nebiju... Es nezināju, es nekad neesmu tik agri. Nu, vod, es šo likuma problēmu nebiju pamanījis līdz brīdim, kad es vienreiz iegāju, es aizvedu bērnu uz bērndārzu, es iegāju pie mājas, nopirkt Maksimā kaut kā brokastīm, un es tā kā saprotu, es baigi daudz cilvēku, bet neviens viņi tā kā stāv rindā, tā kā nestāv, es viņiem tiek garām, un tad es ieraugu, viņiem visiem ir pudeles rokās, pastāst, nu jā, ir 9,56, kad es tagad redzu, kad ir tie cilvēki, un vajag uzreiz, un tur bija kaut 6 cilvēki stāvēja rindā, un tad tieši, kamēr es iepirkos, bija 10, un es domāju, kas ir crazy dzīve, nu vienalga, kurā vecumā. Bet par vecumu es šo esmu pieminējis, kas tev liekas ir labākais vecums? Nu, man pašai, it depends. Es teiktu, ka tā kā ķermeniski baigi kruts vecums 24 man riktīgi patika, kad man bija. Tāpēc, ka vēl izties baigi ok, un ir bišķi kaut kāds piķis, un var riktīgi labi notusēt. Nav jāguļ. Okay. Jā, tas ir labs vecums. Un otrs labais vecums ir... kaut kādi 35, 36, bet arī tagad man 40, es nezinu, laikam 44, man ļoti patīk mans vecums, rītīgi forši. Es domāju, 50 būs grūtāk. Nē, 50 nebūs. Nebūs, jā? Es to no saviem vecākiem, maniem vecākiem pār 60 tagad, es nesen, es domāju, ka šo varbūt tās arī Igor podkāstā teicu, bet, lai tu justos vispār, baigi forši, man vecāki teica, es prasīju, kas tā kā, labākie 10 gadi, kas, tā kā tagad līdz šim viņam vēl priekšā, viņi teica, ka viņiem vislabāk patika kaut kādi 45 līdz 55, 60, jo viņi teica, tad mēs esam 3 bērni, mēs jau bijām diezgan lieli, kaut kāda nauda, stabilitāte bija, un vēl bija pietiekami daudz, un viņi teica, un tad varēja tā kā darīt to, šito, vairs nebija tik jārūpēs, un tā kā viņi teica, ka tie bija super forši gadi. Tā kā... Nē, man īstenībā, paliek ar vienu labāk kaut kādā ziņā, kaut kad jau tas viss sagrozīsies, tāpēc, kad arī, man liekas, ka pēc tā problēma tajos 24 ir tā, ka es nezinu kā tev, es ritīgi dūmi biju. Tā kā ritīgi, jā. Un sliktākais tas, ka tev pašam liekas, es tā kā universitātes, man jau maģistra grāds, kāda es gudra. Jā, bet nē. Ritīgi ne. Ne draudzībās, ne attiecībās, ne pret sevi, ne pret citiem, nekad nekur. Jā, man tāpēc ir, dažreiz žēl, es esmu liels sporta fans, un man dažreiz ir ļoti, ļoti žēl, ka pārāk par kaut kādām darbībām ārpus laukuma un tā tiek kritizēti tik pa brīdim kaut sporta, tā kā augstākā līmeņa sportisti, un, protams, ka viņiem ir liela atbildība, bet man dažreiz liekas, jo viņi ātri kļūst bagāti, tā ir vien, un man dažreiz liekas, ka kaut kā nereāli analizē, un kā viņš atļāvās tur vasarā darīt to un to, un tad viņš tur tomēr pieņēma šitādu lēmumu nākamajā dienā, kad ir spēle, viņš aiztusējās. Es domāju, bet
mēs runājam par 22, 23 gadīgu cilvēku. Tā kā atcerieties sevi 22, nu viņi taču vēl joprojām ir, nu tā kā pofika, viņi ir ļoti labi basketbolisti, ne jau tāpēc, ka viņi ir basketbolisti, viņi vienkārši vēl ir mazliet dumi, jo viņiem ir 22, 23, viņi ir bērni, nu tā, nu, un no viņiem gaida kaut kā tādu ļoti pieauguši to atbildību, bet skaidrs, ka viņi pieļaus. Nu, vienalga, vai tu esi basketbols, aktieris, Rimī pārdevējs vai Legolāns, tas 10, 9, nu, tu 23 gados darīsi neatbildīgu sūdu. Nu, tā kā jā, tāpēc vienmēr vajag atcerēties, ka sevi 23, 24 gados māja. Jā. Jo tev bija maģistrs jau 24 gados? Liekas, ka jā, ne? Man gan ne. Nav arī 3. Ai, jāsaņemās ar tām mācībām. Crazy. Bet par vecumu vēl... Bet tu piekrītām, ka man ir iebjās tas teiciens, es negribu arī pārspīlēt, ka tā kā, vecums ir tikai pasē. Nu, jā. Bet tomēr ir baigā, cik daudz dažādi var būt 45-gadīgs cilvēks. Nu, jo man liekas, ir 45-gadīgs cilvēks, kurš var jau būt, ko tad es vairāk, ko vispār viss jau beidzies. Un tad ir, man liekas, 45-gadīgs, kurš sāk tur jaunu profesiju, nu, tā kā, vai hobiju. Ir taču atšķirība, ne vecumam. Nu. Jā, es domāju, kas tur ir, es pēdējā laikā par to daudz domāju, cik tu pats sevi nopietni uztver. Jā. Un uz šito vecumu vispār ir liela tendence tam, ka tu tā kā baigi nopietni sevi sāc uztvert, un tad, man liekas, ir sūdi sāks. Tad tu sāc tomēr kaut kāds tur tāda, nu, varbūt novecot, jo, nu, tāds, tas, ka tu vari arī pieļaut kļūdas, ka tev ir ok, ka tu to izdari notizlošanās kaut kāda, un tā, bet, nu, vispār ar to vecumu, man liekas, arī tas ir lielā mērā saistīts, nu, vismaz sievietēm, nu, vīriešiem vispār arī, vīriešiem ar matiem un svaru, un nenormāli svarīgi ir tas, ko tu ģērb mugurā, jo vai tu izties vecišķi, vai tu izties tā kā moderni. Nu, un sievietēm, tā kā, pamazām, ko es redzu? Es jau redzu tā kā, kaut kad plakstiņi gan jau, ka būs jātais, jā. Ko varētu jau bišķi cilvēks, jau varbūt ir jāsāk špricēt, lai gan es nesen klausījos podcastu, ka jāsāk špricēt izrādās 20 gados. Un šajā, it's too fucking late, viss. Nu, labi, tad aizbrauc cilcē. Es tieši nevēju, man ik pa brīdim ir kaut kādas, arī būs tēma influencers. Es tieši domāju, ka es redzu Instagramā kaut kādas 20-gadīgas influencers jau liek, kā viņas ir tajā un tajā klīnikā un špricē, tad viņas īstenībā dara pareizi. Viņas izrādās dara pareizi. Jā. Bet vienīgais tas esot tā kā tāds, tu sašpricē šeit, bet tad eventuāli pēc kaut kāda laika tev jāšpricē gan te, pēc tam gan te, un ar vienu, es nezinu, cik zem tas iet, bet... Ja tu to sāc, tad tas ir... Jā, tu nevari nedarīt to vairs. Jo tad tur būs vēl, tā kā... vienkārši, un tu vizuāli to riktīgi pats varēsi redzēt. Un plus, man liekas, tas ir jādara labās vietās, jo ir, man liekas, tik daudz piemēru, kur kaut kas nav baigi pareizi. Man liekas, sašpricāts, skaties, tas cilvēks, neizstāsīs pēc cilvēku vairāk. Bet, tad mēs esam nokavējuši špricēšanu, tas ir stulbi. Par tiem matiem, man, paldies Dievam, tā ir tāda viena lieta, kas man liekas, man nekrīt vēl ārā mati, bet es esmu tajā vecumā, kur man apkārt mana vecuma un 5 gadu varbūt vecāki vīrieši jau iet šo, tagad jau Latvijā, bet ir arī pazīstams, kas ir bijis Turcijā, šo matu stādīšanu. Jā. Pirmais pazīstams, viņš to darīja Turcijā, bet tagad laikam to var darīt, laikam ir Latvijā kaut kāda laba lieta, un tad to tagad dara cilvēki, jā. Labi, to dara arī, man liekas, viens to, es negribu teikt viņu vārdu, bet man liekas, viņš to darīja diezgan publiski. Nē, viņš to darīja publiski. Viņš reklamēja to vietu. Ralfs, es neteikšu uzvārdu, bet domājiet paši. Bet viņš tā kā lika storijos, kad viņš, viņam jau tur... Turklāt arī, to var pamanīt. Tas nav tā, ka tā kā... Tagad zini, kas to dara publiski? Gačo. Jā, viņš tagad to dara, un tad man liekas, reperim, tā kā tu esi tāds skarbs, tev vajadzēja atļaut, tā kā, man nav māte, tā kā, ir kā ir, vai ne? Jo pasties, Latvijā tik daudz veiksmīgi reperi ir bez matiem, labi, Skutēls, Ancim ilgi nebija mati, tagad laikam ir, bet kaut kā man likās, ka Gačo vienkārši uzvelc stilīgi cepuri. Jā. Bet tu teici par tām drēbēm, un tā ir tāda atšķirība, jo es nesen skatījos vienu podkāstu, es skatījos es skatos tādu kanālu, kas saucās Podcast Cringe, gan jau tu zini viņu. Tas ir viens čalis, kurš analizē komēdijas, drāmu Amerikā, tāds taisāts video. Un ir tāds stand-up komiķis Bērts Kraišers, kurš man nepārāk patīk, un pie viņa nesen bija tāds stand-up komiķis Stefans es nemāku, bet kurš ir tāds
viņiem abiem ir viens vecums, un tad ir vienkārši Bērts Kraišers, kurš ir kaut kādā cepurē ar taisno nagu, kaut kādu rēcīgu logo skateboarda kraklā, un tad ir tas otrs, kurš kurš ir apģērbies kā 55-gadīgs vīrietis un pretī sēž. Bet tur tajā gadījumā man nav iebildumi, ka ģērbās jauneklīgi, bet tur bija laikam pareizāk, tas Bērts Kraišers ir aizgājis, viņš vēl projām ģērbjās un uzvedās, it kā viņš būtu, tajā koledžās tajās. WhatsApp fellow kids. Jā. Tas, man liekas, atkal ir pat rāku. Tā kā nevar. Jā. Un tur ir šitas te īsi džinsa svārki un šitie, es nezinu, es tūltās izdomāšu, kāda influenceri tādi. Māja Rozīte. Jā, viņas ķermenis ir vienkārši, viņa ir nereāli sagačājusies, jā. Viņa ir riktīgi sagačājusies. Tāpat laikā, viņa ir tādā, kas viņai tur arī 40 gadi. Viņa ģērbjās tā, kā es ģērbos, tad, kad man bija tie 23, kur es tā kā, gāju, es tajā laikā strādāju providus, un es pēc stusiņa aizgāju uz darbu un gulēju toaletē vienkārši uz grīdas, tā kā 20 minūtes, lai bišķīt savāktos kaut kā un nāsā. Mēs visi tur esam bijuši. Protams, tagad es neko tādu, es taču nevarētu piecelties pēc tam. Bet viņi staigā tādā stilā, un man liekas, es nezinu. Jā, kaut kādā brīdī ir kaut kas jāpamēr. Jo tu kā vari, man liekas, tāpatās ģērbties it kā tajā stilā, bet atbilstoši, labi. Jā, kaut kas tur ir off, man liekas, un turklāt arī, protams, tur jau tas interesantais, ka es viņu redzu tikai digitālajā vidē, līdz ar to man ir riktīgi interesanti. Es zinu, ka pat tad, ja tu esi sakačājusies un sašpicēsies, tā vai tās novecošanās pazīmes, viņas bišķīt ir, tev bišķīt citādāk tā sēja, un es domāju, nes kā viņa dzīvē izskatās. Tā ir izstāsts, bet vispār viņai gan, viņa strādā tur Star FMs un un tie cilvēki, kas viņu pazīst labāk, kas tur strādā, viņi teica, ka viņi vispār ir tā kā goat, kā viņa, viņi nereāli strādā, viņi tiešām uz to zāli, es domāju, ka ļoti. Un arī vēl tur ir tas, man liekas, ka tad, kad ir tāds ķermenis no manas puses, tad viņā es tā investējies, tā kā, kāpēc, lai tu kāpēc, lai tu tā kā vilktu bikses gars? Jā, taisnība, tu visticamāk 4-5 reizes nedēļā uz to zāli, jā. Noslēdzot novecošanas tēmas, kas tev ir viena lieta, kas tev besi, saistībā ar palikšanu vecākā, kaut kas, pirmais, kas nāk prātā, kas tev, es varu pateikt, kas man ir iebjās tas, ka man ļoti patīk spēlēt amatieru basīti, es teicu, bet jau ir sasniegts tas vecums, kad cilvēki prasa, bet ko tu dari, kāpēc tu vēl 30 kontaktu sporta taču ir izdomāti, tāpēc tagad tur, pedal, dari kā visi, skrien ar grēviņu kopā, maratons, bet, tie kontaktu sporti, un kad daudz saka, jā, bet, un arī pats dažreiz pēc tām amatieru spēlēm nākamajā rītā tu jūties, tā kā tev būtu 2-3 traktori pārbraukuši pāri, bet es vēl malkšu kādu laiku. Bet tas ir tas, kas man ļoti bēsīja, kad es jūtu, ka tam būs jābeidzās kaut kad, un man vienkārši patīk arī tas amatieru basīts ar to, ka, tā visa ģērbtuva un tā visa lieta komandas, bet es jūtu, ka tas laiks, ir vēl kāds dažs sezonas, bet tas ir tas, kas man bēsīja ļoti. Es pat nezinu, varbūt vienkārši kopumā tā sajūta, tas, ka tu zini, man nepatīk tas, ka es zinu, es pat īstenībā, tas, ka es zinu, ka es palieku vecāk, tas, ka nāk tie 50, un tad būs pēc 50 nākamais solis ir fucking 60, un pēc 60 nākamais ir 7, un šitas man kaut kādu tādu, es domāju, ka arī ar to es tikšu galā, bet kopumā man tas bišķīt rada tāds reiz, bet es gribēju pateikt baigi kruto lietu, kas saistīta ar vecumu. Lūdzu. Es ceļos kodos 5:30, un es jūtos pilnīgi ok un pilnīgi vitāli. Es agrāk gulēju gribēju gulēt līdz 11 dienā. Es varu celties agrāk, un es vairs bulciņas negribu. Ok, tas ir labi. Tas ir riktīgi, šitās ir divas krūtas lietas. Mēs nekas par bulciņām, bet tas ir labi. Bet man to celšanos laikam tā kā bērns iemācīja. Es arī biju, viņš iemācīja, ka tev ir jāatcerās to bērnu, bet es par to esmu tikai priecīgs. Tagad es vispār vairs nesaprotu tos čomus, kad kaut kas par darbu ir jāraksta kaut kādam, kurš arī ir radošajā sfērā čomam, mēs tas uzrakstīs, un man vajag to atbildi, un tu skaties, bļāņas ir 10-30, tu vēl joprojām neesi izlasījis. Tu viņš tā kā normāli, tas ir bērns, kāpēc neatbildēji, viņš viens tās, es tikko pamodos, man tāds, kā tu varēji pamodot? Es vēl neatceros, kad līdz 11 es tagad gulējis, jā. Labi, noslēgsim šo vecuma tēmu. Pirms, vai atstājam to Stambulas konvenciju kā trešo, izējām vēl, parunājam par to AI, tā kā vai joks var uzrakstīt ChatGPT,
Pagaid, es esmu ļoti maz iekšā AI pagaidām. Pasaki man, lūdzu, kas ir slop. Nu, slop ir tā kā, ir tagad tas jaunais tā kā rīks, es nezinu, vai lapa, kas ir Sora 2, Jā, to es kurā dzirdēju. tu vari tā kā uploadot savu audio un sevi vizuāli, un tad saģenerēt tā kā... Jebko, jā. Un man liekas, tas tā kā diezgan traki ir kopumā. No vienas puses, tā kā es skatos, es cenšos vienmēr visu optimizēt savā dzīvē, līdz ar to tas izklausās, es domāju, varētu it kā, man riktīgi bieži vien nav laika uztaisīt tos vidikus, es domāju, varētu vienkārši tā kā saģenerēt tos vidikus, bet tāpat laikā, kaut kas tur ir tāds neomulīgs. Man liekas, ka nevajag, jo man pagaidām vismaz tieši par kaut kādu... Labi, kāds jau man tur iebildīs, bet vismaz man pagaidām liekas, ja es redzu, ka tagad ir sācies tas, ka ir tie video, un man jau ir kā tas ir tik īsu laiku, bet es jau šobrīd redzu, ka kāda pasākuma vai kā reklāmā, ir tā kā mākslīgā intelekta video, man tāds, dude, come on, varēja taču kaut ko, es nezinu, es neesmu sajūsmā. Man pagaidām tie video arī, tā kā tu jau tāpatās redzi, es nezinu, es laikam novērtēju, es vēl esmu tas, kurš novērtēja, ja cilvēki ir uzfilmējuši video, ka tas pats cilvēks ir veltījis laiku, un bieži, man liekas, tas sanāk arī foršāk. Man tā. Jā, jo viņi nav varbūt tik ļoti nopulēti. Es domāju, ka tur vēl ir tas, ka kaut kādas tādas... es domāju, ka šo podcastu ar gan jau, ka varētu saģenerēt. Ko varētu runāt Džema, Rudolf, gan jau. Jā, podkastās This American Life tur bija stāsts par to, kā viens žurnālists uploadoja savu audio un visu savu biogrāfiju un ļoti, ļoti daudz materiālu iedeva. Un sataisīja tā kā tādu audio robotu, kas var zvanīt viņa vārdā. Visu darīt. Var atbildēt, tā kā, piemēram, tev zvan, tev piedāvā tos Dormeo matračus, un tur ir tā kā saģenerēts, kas atbild un uztur to sarunu. Bet tad viņš sāka to īstenot arī tā kā zvanot, liekot tam robotam zvanīt radiniekiem un draugiem, un tad varēja klausīties tās sarunas, un var just, ka vienā brīdī tas cilvēks saprot, kaut kas ir off. Nav, jā. Tāpēc, kad tur paiet, ir pauze. Piemēram, nezinu, tur uzdod jautājumu, un kā tev gāja brīvdienās? Paldies par jautājumu, man brīvdienās gāja labi. Jā, un es vai tur radiniekam arī teikt, paldies, šis lielisks jautājums. Jā, paldies tev par jautājumu. Un tas tie cilvēki vienā brīdī tā kā saprot, ka šis nav īsti cilvēks, un pēc tam viņiem ir tādas sarunas, kas nav tāds baigi foršās, jo tie cilvēki jūtas īstumā diezgan apčakarēti. Kad tu... Jā, bet tas slop ir principā tā kā trash, es nezinu, tā kā miskaste ar AI, mākslīgā intelekta ģenerētiem audiovizuāliem materiāliem, kaut kādiem vidikiem, kur viss kaut kas ir, tur visi tie kaķīši, visi tie kolas, un tam līdzīgi. Man starp par mammu, manai jau ir tāds foršs stāsts, mēs aizbraucam ceļojumā ar manu mammu, un viņai tur muguras sāpē, viņa negribēja iet ārā. Viņa palika pie teļuka. Viņa parasti skatās YouTube'ā kaut kādus tur tā kā... tur par karu Ukrainā. Parasti lielākoties materiāls. Classic, jā. Varas apzīstināt ar savu tēvu un māmu, tur tas jā. Un viņi tikai skatās, un tas ir YouTube'ā, un tur kaut kas sāk cits rādīties. Un es atnāku mājās vienu vakaru, otru vakaru, un viņi saka, klausies, es tur redzēju, tas America's Got Talent. Tur ir tādi talantīgi cilvēki. Tur tur ir vīrietis, kas pārvēršas par lauvu un pēc tam atpakaļ. Un saprot, un viņi pirmo vakaru es tur tā kā, labi, lauvu, jā, tur tā. Pēc tam viņi saka, un tur tā sieviete, saprot, viņi par gulbi pārvēršas, un pēc tam atpakaļ, un tad viņi ir maina vecumu. Kā viņi šito dara? Un es tā kā, šis ir jāredz. Paga, man ir, jā, es gribu apstīties. Un, protams, tas viss ir AI. Un es viņai saku, šitas ir mākslīgais intelekts, un viņi tādi, viņi pilnīgi nevarēja šim noticēt, jā. Un izglītots cilvēks kaut ko zina, kaut ko saprot, bet Šitam uzķērās, jā. Tas ir, es tieši domāju, ka tā vecākai paudzei, jo, mums noteikti arī būs kaut kad grūti jau atšķirt, un tā, pagaidām mēs šobrīd varam, bet man liekas, jā, vecākai paudzei, kas ir šobrīd tie Facebooks, TikToks un visu, viņiem būs baigi daudz. Bet arī jaunieši, zin kā, man liekas, ar jauniešiem baigā problēma tāda, ka viņi baigi, domā, ka viņi ir baigie digital natives, bet viņi ir pieraduši patērēt saturu, nevis radīt saturu, un tur ir milzīga problēma, ka viņi līdz ar to, man liekas, nevar īsti līdz galam novērtēt, kādā veidā šis ir radīts.
Nu, kas ir apakšā tam? Jā. Ok, jā. Es pieļauju. Vai šis ir AI influencers, vai tas ir īsts influencers? Šie man riktīgi liekas, tādi bailīgi. Jā. Es kaut kad izlacu kaut kādas reklāmas, ka tagad piedāvā, un es tagad domāju, bet noteikti ir cilvēks, to izmanto, kad AI chats ar vientuļiem vīriešiem ar meiteni, un tad tā kā, bet tu taču zini, ka tu beigās čato ar to, tā kā robotu. Labi, bet es domāju, ka ja tās aplikācijas ir, tad gan jau, ka viņas arī izmanto. Tā, beigās jau. Nē, viņas arī turklāt, viņas jau, tur ir tas, kad parasta meitene, vienā brīdī, ja tu esi loks pasūtījis tev jā, šitā nē. Šī tā kā, jā, tu esi tik lielisks. Bet tas īsmā laikam ir tieši tas pats, kad kādreiz, kad mēs bijām bērnībā, kad, reklamēja zvani 9-0. Jā. Tur jau arī vienkārši tad to darīja cilvēki. Bet arī tur, es domāju, tev vienā brīdī pasaka. Es nometu klausuli, jā. Jā, varbūt, ja tu pat rāku dari. Šitā nepateiks, jā. Bet tu biji par humoru iekļāvus. Un šis es esmu mazliet šokāts par to, kas cilvēkiem, tātad, es zinu, ka ļoti daudziem arī nepatīk mans humors, un kādam nepatīk tavs, kam patīk tavs, nepatīk mans, dažiem patīk abi, nepatīk tur trešais komiķis. Tas ir skaidrs, mēs neviens nepatīkam, bet es esmu šokāts par to humoru, kas tagad pateicoties AI ir kļūst tāds tā kā super virāls, un visiem, es esmu tā kā, bet vai tad tiešām šis ir tik smieklīgi, jo es nezinu, vai tu esi ievērojis, ka tagad, kad parādījās tā jaunā, ka tos video vēl labāks, viss internets ir pilns ar tā kā 2028. gada olimpiskajās spēlēs būs šis sports, un tad ir uztaisīts, kur mazgā trauks uz ātrumu, un tad ir uztaisīts kā olimpiskā arēna, vai tīra poda, vai kurš ātrāk nomizos. Un tā kā, es tā domāju, labi, jā, šis ir uztaisīts tāds izstāsts pēc īsta video, bet tas nav baigi smieklīgi. Tā kā, olimpiskais sports, kur mazgā trauks, un tie video ir nereāli daudz, un tagad ir tik daudz tie sporta, un man liekas tā kā jokaini, vai šis ir tik smieklīgi, bet vai arī tagad bija ļoti smieklīgi, kur vienkārši Tupaks ir ielikts kā Rimī pārdevējs. Bet tā kā, es saprotu vienreiz pat, bet viņam tagad ir daudz sērijas uztaisīts. Nopietni? Jā, un visādās valodās, latviešu valodā. Es redzēju arī, kad viņš izrādās strādā, kaut kā, bet internet humors jau nekad jau arī tur gluži tās visas memes, kāds bija bildes, tās jau arī laikam nevien, kaut kas internetā interesants kļūst smieklīgs, bet tu domā, ka būs tāds AI ģenerēti stand-upi un arī tas viss, un viņi būs... redz, teorētiski es domāju, ka... Ne, viņi būs, bet tā kā, vai viņi... Nē, jā, vai mēs šo paši sāksim izmantot, ir tas lielais jautājums. Jo, piemēram, ja es pierakstītu, jo man ir tāda lieta, ka es īstenībā ļoti... Man ir kaut kādi pieturas punkti, bet es tā vispār kopumā sen vairs nepierakstos savus stand-ups. Es apmēram atceros, un tad es arī ļoti bieži mainu to, ko es saku, balstoties to, kāda ir situācija. Ja? Kur es saprotu, ka šito es nevaru stāstīt, šis nestrādās. Bet principā uploadot visus manus stand-upus, likt izanalizēt un uzģenerēt kaut ko jaunu, balstoties tajā manā tonu voice, gan jau, ka var, bet es domāju vienkārši, vai... Jo vienkārši paprasīt uzrakstīt joku, viņš tīzlu joku. Jā, protams. Ne, man liekas, ka tu vari... Jā, joki ir... Jo tur es vēl papildināšu, man liekas, piemēram, tev ir tas, ka tev ir baigi augstais tas enerģijas līmenis, un tu ienāc, uznāc uz skatuves, un tie cilvēki uzreiz ir tā kā tavā tajā varā, un ar to tavu enerģiju un to stilistiku, es domāju, ka pat nav tik ļoti svarīgi, ko tu stāsti. Tāpēc tu nevar stāstīt. Galīgi sūtu nevar stāstīt, bet ļoti daudz, kas ir tā kā puse no tā, ir vienkārši tava enerģija. Bet zini, tas ir visiem komiķiem. Tas ir visiem arī tiem komiķiem, kas runā mierīgi. Tāpatās ir viņa enerģija. To teica, kurš komiķis, bet tā jau visu komiķu joki ir pusi, jo tu vari paņemt jebkuru arī vienalga, viņš tāpatās iedot savu personību tam jokam. Es aizmirsu, kurš komiķis bija, kas bija Latvijā, viņš teica, pamēģiniet, jūs noklausieties man stand-upu, izrakstiet visu man stand-upu un tad vienkārši mājās lasiet viņu, jūs nesmiesieties. Tā kā, stand-ups jau, man liekas, tomēr ir tas, kur iedodās tā, visiem arī tev iedodās personību, tur Kreičmanim, Guzenko, visiem viņiem, ir kādi, kam neied, un man liekas, tie komiķi, kuriem nav, kur kaut kur nav tā personība, un viņi, man liekas, arī tāpēc tiek, arī, es nerunāju tikai par Latvijas, viņi arī pazūd, jo
ja tev ir personība, tad tev kādam tu patiksi, un kādam tieši bļāns, kā man riebjās, kā tas uz skatuves uzvedās. Bet ja tu esi tāds cilvēks, bet ChatGPT cilvēks, un tu vienkārši dažreiz ir tā, ok, šis ir well written joks, bet jā, man to tik, nekā izstāstīšu skatuves, kad man nav īsti emocijas par to. Tā, man tā liekas. Es nezinu. Bet tas, ko ChatGPT jā, es viņu vispār neizmantoju. Es neesmu nereizi izmantoju. Novieni? Jā, es vēl turos. Es zinu, ka es esmu loks un man vajag, bet tas, ko viņš var komēdijā, kur viņš var ļoti komiķiem palīdzēt, jo, piemēram, dažreiz, kad ir kad tur kā lai pasaka. Zin kā mēs runājam, kad joki ir jāraksta, ka kaut kas notiek, ka kaut kur tad ir viegli, uzrakstīt. Jā. Bet dažreiz sanāk, kad ir tās, 2-3 nedēļas, ka tu neko neesi darījis, bet tad tev ir kaut kāds sliktais bļāņas, kaut ko vajadzētu uzrakstīt. Un tad bieži es esmu darījis tā, ka es paņemu kaut kādu tēmu un vienkārši, tā kā rakstu savas domas, vienkārši vispār rakstu, ko es zinu par telpaugiem, ja? Un rakstu tā kā uz lapas, un tad es uzrakstu visu, ko es zinu par telpaugiem, un tad skatos, tā kā, vai no tā kaut kas, sanāk. Ka man liekas, tas var palīdzēt to, ka tu vienkārši ieraksti tur, tā kā, uzrakst man visu, tā kā, ka tev nav pašam jāizrakst, bet tev priekšā iedot sacerēm par telpaugiem, tā kā, tu to lasi, varbūt. Jā, teorētiski, jā, bet it kā, bet tur ir tā kā vajadzīgs tas domāšanas process. Tas īsti, tā kā, es neesmu par šito pārliecināta. Viņš var iedot, piemēram, ja tu gribi uztaisīt jokainu video, viņš var iedot tev scenārijas. Un tie ir tādi forši, bet es to neesmu nofilmējis, bet es plānoju šo darīt, es redzēju, tur viena sieviete taisīja tādu vidi, kur viņa savam sunim skaidro kaut kādas lietas. Man likās, bācis tādu varētu staisīt par to Stambulas konvenciju, kur es savam sunim stāstu. Kad saprot, redzi, tā tu vari Ramonai Petrāvičai tos varbūt tās. Nē, bet man tieši patīk tas suns, jo tāpēc, ka tam sunim ir tāda sejas izteiks, kur viņš tā kā, kuriet man dzīvi, es gribētu vienkārši siera gabalu. Man te tā kā vienkārši bleķi, vai ne? Un tad es paprasīju viņam uztaisīt scenārijus, un viņi bija drausmīgi dīvaini amerikāniski, bet viņi nedarbojās latviski, bet tas man ļāva izdomāt, kā es to tālāk varēšu darīt. Tur vēl ir tas, ka, man liekas, varbūt mūsu smadzenes bišķīt Latvijā izglābs tas, ka latviski tomēr tā kvalitāte ir zemāka. Tam, kas tiek izvemts no turienes ārā. Angliski kvalitāte ir riktīgi osmīga. Tas ir, bet man tāpatās liekas, ka es nezinu, vai mani turpinās patērēt, bet es turpināšu ļoti daudz patērēt, jo es vēl tieši nesen biju uz Jim Jeffries stand-upu Tallinā, un es tā kā tieši un es tā kā tieši ļoti novērtēju to, ka, kā lai pasaka, man pirmkārt patīk, ka viņš tik daudz arī par sevi pastāstīja, un tik daudz kaut kāds cilvēks, viņš vispār tāds interesants, es nesaku, viņš ir labs, viņam ir daudz tādas nepārāk labas lietas, bet ka viņš ir atbraucis to Igauniju, ka viņš tur stāsta no sevis, viņš tur pastāsta par savu mirušo māmu, viņš pastāsta par savu hemorīdu problēmu diezgan ilgi. Bet es tāpēc domāju, ka varbūt man ChatGPT humors arī, jo, piemēram, es zinu, kas ir Jimmy's Kārs, vai ne, kas arī būs Latvijā. Man, piemēram, viņa stand-ups nepatīk, jo viņš ir tikai one-liners. Man ir ļoti ātri, kad es paklausos, saprotu, ok, jā, šito forši uzrakstīts, šis bija smieklīgi, bet man pēc 20 minūtēm apnīk, jo man vairāk, patīk, ka cilvēki iedod kaut ko, tā, un arī tajā mūzikā, zin kā, visi saka, jā, un tad tā kā grupām vairs nebūs, jo ChatGPT varēs uzrakstīt tur perfektu, bet tā nav, jo ja jau visiem interesē tikai tāds perfekts un noslīpēts, tad jau Metallica nekad nebūtu slaveni, jo Lars Ulrichs ir pasūdīgs bundzinieks īsnībā, un James Hetfields nav izcils soli, bet kaut kā tu viņus klausies, es tā ceru. Jā, zin kā, bet piemēram, jā. Es īsti nezinu, man arī nepatīk ideja par to, ka es patērēšu digitāli, tā kā sintētisku materiālu. Jā. Un arī, man liekas, es LinkedInā tagad pamanīju, ka ir kaut kāds arī latviešu valodā AI radīts podcasts par kaut kādiem jaunumiem tehnoloģiju vidē. Un es domāju, es nekad. Pat tad, ja tas ir kvalitatīvs saturs, vienkārši I would never. Es gribu, lai tomēr kāds ir bišķi papulējis. Tā ir mana problēma, ar laikmetīgo mākslu bieži vien. Es skatos uz šo, es domāju, bļaļ, vienkārši, tu nevarēji. Es gribu, lai tu vismaz 3 stundas būtu pavadījis ar šo. Ja? Es gribu, lai būtu ieguldīts laiks.
Nē, bet dažreiz man ar laikmatīgo mākslu ir tā kā, bļaļ, un šitien ir ieguldīts laiks. Tā kā, arī tā man ir tā kā, pagaid, ko? Tu darīji tā kā 8 gadus izglītību Beļģijā, un tā kā šito tu man tagad arī tā man ir dažreiz. Jā, arī tā. Gadās visādi, jā. Man ir tāds čats ar draugiem, mēs, kad aizējam uz izstādēm laikmatīgās mākslas, tad mēs sūtam bildi, un tad ir jāuzmina, vai tas ir trash, vienkārši kaut kāda misene, piemēram, beigta vārna, vai kāpēc viņi tur ir? Tāpēc, ka viņi vienkārši nomira, vai tāpēc, ka tas kāds ir 8 gadus Beļģijā? Mēs šo varam noslēgt. Man ļoti sen akadēmijā šo izstāstīja, nevis man, bet to stāstīja auditorija. Es domāju, ka viņš to stāsta visām auditorijām, tas ir viņa stāsts. Kā sauc to literatūras pasniedzēja Briedis? Ivo Briedis, jā. Jā, viņš vienreiz stāstīja, ka viņš bija, kad tu ieiet tajā mākslas mindsetā, viņš teica, ka viņš, nezinu, kurā valstī viņš bija izstādē kaut kādā, arī tā kā kaut kāds moda, viņš tā kā staigā, viņš šitais krūts mākslas darbs, šitais, tad viņš esot piegājis pie viena mākslas darba, viņš uz kādām 10 sekundēm, interesants līnijas, un tad viņš tāds, ok, šis ir stāva evakuācijas plāns, tiekais arī, tā kā, ejam tālāk, tā kā, bet, ja tie tajā mindsetā. Labi, noslēgumā, jāiet uz nākamajām tēmām, noslēgumā, tev ir bail no mākslīgā intelekta vai nav? Ir, jā. Man arī ir, jā. Bet man visu laiku mierina tas, kad lietas līdz pastāv. Zin kā, radās kinoteātris, nomirst, nekur nenomira. Video kill the radio star, bļāns apsties radio vēl joprojām. BB brokasts atgriežās, nevis kaut kas. Jā, un arī es protams, kad... Es gribētu teikt, ka es lasīju rakstu, bet tas bija Reels Instagramā. Protams, jā. Un viņš bija par to, ka tas saturs, ko ģenerē mākslīgais intelekts, ir ārkārtīgi kvalitatīvs, tādēļ, ka viņš balstās tur New York Times rakstos un vienkārši kvalitatīvā saturā, ko radījuši cilvēki. Bet viņš turpina mācīties, un viņš izmanto atkal tās lietas, kas ir internetā ieliktas, kuras, tur es nezinu, 80% tagad ir, kas viņš pats radījis. Un viņš vienkārši sabojāsies tā sistēma ar to, ka vienkārši paliks ar vienu nekvalitatīvāks saturs, uz kā viņš mācās. Un tā. Tad lasīsim grāmatas atkal. Labi, pieejam pie Stambulas konvencija un konservatīvisms. Stambulas konvencija pēdējā laikā aktuāla tēma. Ja godīgi, es gribētu teikt pasaulē, bet Latvijā, jo Latvija, Eiropā un Latvija ir kuras valsts, vēl viena valsts, kaut kādu nebija. Zini kā, ir arī, tā kā, piemēram, Čehija nav tikus līdz šim. Bet pat nav tikus līdz tam. Jā, līdz ratifikācijai. Varbūt tas tur nevajag. Jā, viņam viss kārtībā. Jā, tur taču tikai veči sadzerās alu un visi labi. Man es biju uz vienu to pirmo protestu, kas bija, 2 nedēļas atpakaļ. Starp citu, es par to runāju, man tur likās viena kļūda, ko pieļāva protestētāji. Un tā kā, lai saprastu, es esmu par LGBT kopienu un visu plus, bet es vienkārši tajā protestā redzēju, kamēr tur runāja par to, ka vardarbībai nē, konvencijai jā. Viss bija, un tu jau redzēji, ka no Saeimas ēkas ir izlīdus ārā tur Petrāviča ar savu telefonu operatoru, jā. Un zini, kamēr tur bija nesitam sievietes un vardarbībai nē, par bērnu drošību, viņi skatījās. Un bļāns tad pieteica, tagad tur es nemācēšu, bet, nezinu, kvīru kopienas pārstāvs nāks runāt. Jā, transpersonu tiesību aizstāvīja. Un tikai izskanēja vārds transpersonu un telefonu ārā. Jo viņi uzreiz tā kā, redziet, viņi jums māna, ka tas ir par sieviešu un bērnu drošību. Tas viss ir mās, tā kā, bļāns, un viņi tikai gaida un skaidrs, ka viņu sekotāji arī, kas varbūt tās ir tā kā, pusi uz pusi, varbūt tās vai es balsošu par viņai vai nebalsošu. Viņi neskatīsies tur pilno LTV ierakstu par to protestu, jo skaidrs, ka LTV panorāmas ir tā kā pirktas ziņas, un viņi nostīsies to Ramons video, un tas, kas man mazliet... kad tas arī kaut kāds mūsdienu laikmets, kad viņi iefilmēs to, kas viņai ir izdevīgi. Tā. Jā, bet starp citu, tajā brīdī, kad tika organizēts šis pasākums, tiešām bija diezgan liela tur tā saruna par šo, jā, tieši par to, kad nevajag, kad nevajadzētu varbūt iet ar tiem LGBT karogiem.
vai, ka nevajag šo te tēmu aktualizēt. Ne, protams, es redzu, tādā ziņā, ka vajag pieturēties pie tā, ka tas ir par tām sievietēm, jā. Un bērniem. Un bērniem. Bet, un tur ir tā kā tas stāsts par to klusināšanu, vai ne? Ja tu esi no cilvēki, kas nāk no šitām marginālajām grupām, viņi vispār kopumā ir diezgan trausli. Viņi ir traumēti, viņi tiek klusināti un padarīti neredzami. Transpersonas patiešām Protams, jā. Tiešām ikdienā, un viņiem teikt, ka tā kā šajā te vietā, kura teorētiski ir vieta, kas ir iekļaujoša, arī šeit jūs lūdzu esat neredzami. Tas nav ok. Un it kā no vienas puses strateģiski būtu labāk, lai viņi ir neredzami, bet tad it kā no otras puses varbūt, vai mums nebūtu visiem ērtāk, ja viņi vienmēr būtu neredzami. Visdrīzāk jā, vai ne? Jā, vienkārši kā dažreiz ir, kā lai to sauc, kad vienkārši, šīten te mums ir jāpiekāpjas, lai tā kā, bet tas mums būs labāk, ilgtermiņā, par to, tā daudz, kur ir, vai šitā, stulbi, šitais ir jānorīt, tas ir arī, tā kā mēs ejam mazliet paši pret sevi, bet tas ir ar to, lai tā kā pēc mēneša mēs sapratīsim, kāpēc, mēs to darījām. Tas, protams, ir tāds grūts izvēles. Bet, labi. Bet vispār par to, kāpēc, tas ir taču tikai vēlēšana dēļ, kāpēc Latvijā šis jautājums pacēlās. Šobrīd, vai ne? Nē, es domāju, ka ir tie karstie temati, migrācija, demogrāfija, ekonomiskā situācija. Tātad uz migrācijas jāja Nacionālā apvienība, tā kā ķerstot tos 10 Bolt kurjerus. Tā kā ir paņemta tā tēma. Tas vai kaut ko citu. Jā, ekonomiskā situācija valstī baigi sarežģīta tā tēma. Tur arī grūti, tur būs budžets jāpieņem. Jā. Līdz ar to tā nav forša tēma, bet tomēr tā demogrāfija un ģimenes vērtības, šits ir riktīgi foršs temats, kur tu vari piedāvāt visādas lietas, kuras visi zina, ka kopumā cilvēki, es domāju, zina, ka nedarbojas, bet varbūt gan jau kaut kādi cilvēki varbūt domā, ka tas darbojas. Un tur vēl arī tā konkurence starp Šleseru un Stepaņenko, kurš būs konservatīvāks, un tad ZZS un apvienotais sargs, viņiem ar kaut kas tā kā ir jāpiedāvā, ar ko viņi ir īpaši. Again, ekonomiskā politikā viņiem nav īsti nekāda ideja, un tad viņi tā kā, mēs arī tad varam laikam māksim to. Bet tas ir baigi crazy, un man arī liekas, ka tagad visi tie, kas viņus atbalsta, kad vajag tā kā izstādēs no tās Stambulas konvencijas, tad domāju, jūs 100 punkti nezinājāt, ka mēs pēdējos 2 gadus esam, zin kā, kur tev, man ļoti patīk, es nezinu, kas to teica, bet, pagaid, bet, tikai, ja tu nesat savu sievu, tad taču ir vienalga. Kāpēc tev šis vispār uztrauc? Zin kā, ja tu esi izpildījis skolā mājas darbu, un tu esi labi, tev neuztrauc, ka viens nākamā matena pārbaudīs mājas darbus. Tā kā viss kārtībā. Ja tu esi sadarījis finis un tad tu uztraucies, tā kā, kaut kā, nezinu, es bastošu šo stundu. Tā kā es domāju, tas tik, es sākumā, es maz tagad cenšos klausīties par to, jo man paliek tā kā vienkārši, tā kaunīgi. Jā. Arī turklāt es tiešām, man bija plakāts, ka es nespēju nocēt, ka man ir apnicis par šo protestēt, un man godīgi sakot, tiešām ir apnicis. Tā kā šī te cīņa ir izcīnīta, mēs varam tā kā iet tālāk, bet nē, taču izrādās, ka mēs varam pie visa atgriezties. Ja, man liekas, tu kaut kādā vienā intervijā, kad tas bija tieši teici, ka, kurš vienu karogu nevajadzēs vairāk. Uz 2 gadiem varēja noliktavā, jāiet atkal uz noliktavu vilkt ārā tie uzraksti. Jā, tas ir trāk. Bet kur mēs tagad ar šo visu esam? Mēs neesam izstājušies. Tur īsti arī nav skaidrs, kā mēs, vai tas nav jānodod tā kā tautas nobalsošanā, kā juridiski tas īsti būs. Es domāju, tas ir tā problemātiski. Bet zini, kas ir? Turklāt viss jau, es domāju, ka tā kā šis ir vilciens, kas darbojas jau, kas jau brauc. Kaut kādas statistikas dati tiek vākti, kaut kādi MK noteikumi visādi tur ir izlaboti, un tā izstāšanās, vai viņi īstenībā kaut ko maina, vai nē, tur es arī, es Ziemelē esot uzrakstījis rakstu, bet es neesmu viņu izlasījis. Bet man varbūt tās liekas labi, ka viss ir problemātiski, jo varbūt tās, es ceru, ka, tā kā, tie cilvēkam šis bija svarīgi priekš tā, ka pēc gada ir, jau mazāk kā pēc gada ir vēlēšanas, viņi ir
Nu, tā kā viņi parādījuši, ka viņi par to tagad ir diezgan liels čakars, kā to darīt, jāliek tautas balsošana, kamēr viņi visi to sapratīs, tās vēlēšanas jau būs tik tuvu, tā kā būs jau citas lietas, ko, un mums, lai paliekam tajā Stambulas konvencijā. Es varbūt ceru uz to. Jā, viņa varētu palikt karājoties gaisā līdz vēlēšanām. Jā, un tad jau tagad mums ir jābrauk ar autobusu pa pilsētām Latvijas, un tā, mums šidām vairs nav laika. Un tikai mēs savu izdarījām parādot, ka mēs esam tā kā pret to. Man vienīgā lieta, kas man tajā protestā patika, man ir viens pazīstams, neteikšu vārdu, bet pazīstams politiķis no koalīcijas, un es viņu satiku pie tā protesta, viņš tāds iznāca ārā, un viņš tā, pēc izmēr šitais protests man patīk, kāpēc tieši šitais, viņš tāds, tāpēc, kad es esmu viņa pusē, viņš teica, jo parasti jau protestē, viņš teica visu laiku, tā kā pret mums, viņš teica, es pirmo reizi protestu laikā izēju ārā no Saeimas ēkas, mani neizsilpi, izsilpi citas cilvēks, viņš teica, tā kā diezgan cool sajūta, vismaz kādam tas bija tā kā forši, jā. Jā, es arī pamanīju, ka vienotības politiķi un profesijai viņi tur tādi visi izgāja ārā, viņi varēja just, ka ir viņiem tāds, mums viss labi šodien tajā, jo, laikam jau parasti ir te visi kārtējie šleseri protesti un tā. Bet, zini, kas man laikam visvairāk, un tagad tas viss ir aizgājis uz to, tagad tālāk tur es gribēju ķerties klāt abortam vai ne, un visam. Es tā domāju, un man tieši laikam šajos brīžos visvairāk besīt, tā kā, labi, skaidrs, ka tur ir kaut džeki, padomju džeki, kas vispār, es domāju, viņi neizprot, viņiem, man liekas, čista aborts, sorry, bet man liekas, daudziem tur liekas, ka tas ir, kad jau tur bērns bez mazā jau, es nāku ārā, un tad viņi tur ar pakaramo, nezinu, ar ķieģelnos. Jā, ķipa, man tiešām liekas, ka ir tādi, kas kaut kā tā domā, ka, jo, nezinu, es esmu runājis ar cilvēku, kas ir šis te bļāviens, kas par gēnu lietām atbild un tā, un viņš, tā kā, ja tu kuram zinātnīgi paprasīs, tā kā nav auglim tajā brīdī jau apziņa un nav jau viņš tā kā domā, kas būs mana mamma, kas būs mana, tā nav. Labi, whatever ar to, bet, un arī par to Stambulas konvenciju, un tas liekas tā kā, bļāns, bet kā Ramona Petrāviča, tu esi vienalga kādu tu esi, bet tu esi sieviete, tā kā, un tu, Ramonai pat tev ir meita, man liekas, viņai ir meita, un tā kā cik tev ir vienalga par vispār jebko, ka tu vienkārši, lai tiktu Saeimā, lai dabūtos vēlētājs, arī tu ej ar karogu par šito tevi. Tas ir tāds, kas man laikam visvairāk grūzīja šajā visā. Jā, turklāt, es domāju, ka šis arī ir tur tāds baigais shortcuts, ko tu vari cilvēkiem izstāstīt. Latvijā mirst 2000 bērniņu. Jā. Ja mēs skaitam tā kā tos tiešām īstos abortus, nevis tur tos, kas notiek tādēļ, ka ir spontānais aborts, ja? Tie varētu būt 2000 bērni Latvijā, un viņi nepiedzims, un tad cilvēki domā, 2000 baigi daudz īstenībā, tas būtu tik forši. Un kad tad tur tā Agnes Irba saka, tā kā nodosim viņus auģu ģimenēm, kur jau tā nepietiek, nodosim auģu ģimenēm, jā. Un cilvēki domā, jā, bet kāpēc gan nē? Izklausās labi. Jā. Un nesaprot to, ka tur ir kaut kāda sociāla ekonomika. Man liekas, ka šitas ir priekš manis svarīgi. Es arī, pirmkārt, uzskatu, ka tā kā, ja tu esi pret abortiem, netaisa abortus. Jā. Es piemēram, visdrīzāk netaisītu abortu, jā. Bet, un arī tajā par abortiem pusē arī nevienmēr tie argumenti ir pareizi. Jā, es piekrītu. Jo mēs bieži runājam par tām 14-gadīgajām meitenēm, par izvarošanas gadījumiem, par kaut kādām, par tiem kliedzošajiem, kas ir ļoti maz. Bet lielākoties, kas notiks, būs tas, ka sievietes, kas būs turīgākas, varēs aizbraukt uz Igauniju vai Lietuvu taisīt abortu. Un tad nevarēs. Bet tās, kuras ir nabadzīgas, viņas piedzemdēs to bērnu. Negribētu, un man liekas, ka tas ir problemātiski. Vai arī taisīs tos abortus, es esmu dzirdējis no papardziet kaut kāds šausmīgs stāsts par to, ka laukos sievietes aborts maksā diezgan dārgi, apmēram 600 eiro viņš tev izmaksā. Tā ir baigā nauda īstenībā. Un, ja tas ir uz tevis viens, tad viņas bieži vien izvēlas bez anestēzijas taisīt abortu, kas ir kaut kas
šaušalīgs. Tas izklausās pēc, jā. Tas ir riktīgi tā kā ļoti traki, jā. Zobārs bez slīmi, tā kā. Jā, šis ir vēl trakāk. Nu, un lūk, un tad vienkārši tas kaut kādas sieviešu mokas, kas arī apdraud, nu, tā kā viņu fertilitāti nākotnē. Jā, nu. Vai ne? Nu, man liekas, ka priekš manis man šķiet, ka šie argumenti ir labāki, un tad varbūt tie cilvēki arī tā bišķi vairāk sapratīs. Nu jā, tas ir, bet zin kā, arī tiem cilvēkiem, kas ir par to, es tā kā domāju, piemēram, katram vajadzētu aiziet, nu, Latvijā ir diezgan gudri, ārsti un tā, bet tāds atcerēs, nē, pagaid, jums jau arī liekas, kad ārsti ir lohi, kas jums laiku melo, tā kā šī saruna arī būtu bezjēdzīga, nu, tā kā, jā, viņi tur stāsta kaut ko par gēniem un chromosomiem, bet Bībelē, nu, tāds, nu, Bībelē nekas nav par chromosomām rakstīts, bet Bībelē rakstīts par, nu, tā kā, bet atcerēs, ka Bībelē rakstīts arī, ka cūgaļi nevarēs. Jā, un nevarēja tur tos dažādo audumu drēbes, jā, un garnels ar nedrīkst. Jā, un tā, ka jūs pirmo reizi izšaujat sēklu, jums ir jāuzdāvina kaut kāda lina šalis vai mammai vai kaut kas tāds, tā kā atcerēties arī to. Tur ir nopietnāts, labi, tas ir gan laiks vecajā darībā, bet, nu jā, bet es nezinu, traki, bet, un man interesē, kas tagad vēl nāks ārā, nu, jo tuvāk būs vēlēšanas, kas būs nākamais, partneru attiecības, iespējams. Es domāju, ka jā. Tas vai ne ir tāds, viņš jau uz rezervis soliņu jau staipās partneru attiecības, viņš tāds, jāiet laukumā, vai ne? Jā, tas būs, nu, crazy. Bet vajadzētu, tas ir, es zinu, ka tas tikai 3 mēneši, bet es zinu, ka Lietuvā ir tas, ka 3 mēneši pirms Saeimas vēlēšanām jūs nedrīkstat tā kā ieteikt kaut kāds jauns grozījums, jo skaidrs, ka jebkas, ko tu iesaki 3 mēneši pirms vēlēšanām, tu to vairs nedari, tāpēc, ka tu tiešām gribi izmainīt. Nu, labi, tagad ir daudz vairāk kā 3 mēneši, bet nu, cik intensīvi tas būs tad. Jā, nu man jau vispār ar šitām partijām, konservatīvajām ir skaists visāds. Nu, pateicoties politiķu cepienam lampām. Jā. Policijas iesniegumi no jau pieminētās dāmas. Viņi vispār tādi forši cilvēki. Jā, nu tur arī rada daudz materiālu. Man ļoti patīk sekot Ramonai sociālajos tīklos. Viņa viena no manām politiķiem. Es atsakoju, bet nu jā, man šitā ļoti brīdī. Viņa nesen bija uztaisījis tādu fotosesiju Kuldīgā, kur viņa bija tādā adītā, tādā ļoti apstieptā tērpā. Man to atsūtīja. Viņa taču to bildi izņēmas vienā ārā, un tur viņa tā izstiepas tādu kāju, un viņa tās krūtis, tā kā tādas melonas auglīgas, un tas dibens un tā kājiņa, un tā kā viņa izstās kaila, un ritīgi tā kā disturbing tā bilde. Un pēc tam es gribēju kaut kam parādīt, un viņa bija izņēmis tieši to bildi. Izņēma ārā? Jā. Tu man atsūti pēc tam, jo es... Man viņa kaut kur sūtīja čatā, es atradīšu. Jā, un otra lieta, kas man ļoti patīk, jo viņai Instagrams ir citādāk kā Facebooks, un Facebookā savukārt viņa brauc pie tām pensionāru biedrībām, un viņa laiž tos dančus. Jā. Man liekas, okei. Nu arī, es esmu redzējis viņu darbībā. Es biju vienā pasākumā, kur neviens no koalīcijas deputātiem nebija, bet bija atnākusi Ramona. Un kā viņa strādā ar tiem pavacākajiem cilvēkiem, tas ir kaut kas tiešām fenomenāls. Viņa tiešām pieiet klāt, gan noglāsta galviņu, viņa kā tāda Latvijas karaliene / princese. Jā, un kā tad jums ar veselību? Un man liekas, tā kā, man tas būtu zem mana goda kaut ko šādu darīt, bet viņai pilnīgi okei. Zini, ka tas ir tā kā, kad ir visi tie kaut kādi latviešu estrādes mūziķi, gan jaunā, gan vecāki, kur ir tas viens, nu kā dabūt, kad tu uzreiz skatos, es to esmu redzējis darbībā, nedēļas kur, bet kad sēž tādas pensionāru dāmas, un tu esi tā kā čalis ap 40, kurš tu viņu dziedās, bet tu pasties tādas pensionāru dāmas, un tu kaut ko pasaka kādā, sveikas, meitenes arī ir, un tā kā, ja pensionāru dāmas ir, viņš mums par meitenēm nosauc, tad pilnīgi vienalga, ko viņš dziedās, viņas pirks uz nākamo tūru arī biļets. Nu tā, jā. Tur Ramona māk šito. Nu labi, aizņems kādu foršāku tēmu uz noslēgumu, jā. Vai tu gribi vēl kaut ko pateikt par to? Nē, es ritīgi negribu. Jo par to, jā. Man patīk tēma grāmatas, kas ir labas un kas ir sliktas grāmatas. Man pēdējā laikā ļoti daudz ir bērnu grāmatas jālasa, jo es esmu sācis lasīt pasakas, bet starp citu es sapratu, ka bērnu grāmatām arī ir labas un sliktas bērnu grāmatas. Nu, tāpēc kā bērnu izrādes ir tās, kur kaut kādas lētās, gan ir arī tā kā ļoti kvalitatīvas. Kas tev liekas laba grāmata? Es ap citu tikko redzēju, ka tu biji televīzijas šovā grāmatu klubiņš.
Jā. Kur es, paldies Dievam, netiku uz filmēšanu, jo man piedāvāja, un es gandrīz piekrītu, man būtu bijusi tā Džilingera Sastā sieva grāmata. Jā. Nu, tās raidījums, ko man piedāvāja, es tiešām datumu dēļ netiku, un labi, ka tā. Tev bija... Man bija Zanes Nuts grāmata. Jā. Man vispār tāda interesantas attiecības ar to Zanes Nuts grāmatu, jo praktiskā kokvilna ir arī seriāls taps. Jā. Bet viņš jau nav iznācis? Nē, vēl nav. Tagad mēneša beigās būs tā kā launch. Un tur es nospēlēju lomiņu. Bet pagaid, tā ir lomiņa, ko tev piedāvāja 2 stundas pirms filmēšanas? Jā. Man arī zvanīja. es zinu, kad jā. Es pēc tam tieši prasu, un kas bija smieklīgi, es varu šo izstāstīt. Davai. Man zvana, tā kā, hei, vari to lomu? Es tāds, nē, mums vajag pasākumu vadītāju. Vai, jā, kaut kas tāds? Jā. Es saku, nē, un tad viņi man tā, iedod varbūt tās kādu cita, un viņi saka, mums vajag tā kā vīrieti. Es tāds... Es varu iedot, laikam, Kozmenu numuru. Es tikai gribēju, lai beidzās šis saruna. Un es zinu, ka tur Kronis filmējās. Jā. Un es zinu, ka viņi meklēs tā prasīja. Kas tad tur bija beigās? Džeims Sudraba. Es tāds pagāju. Es arī to numuru, kad jūs man prasījāt. Man kaut ko liecināja, cik nopietnas productions. Viņi bija super desperate. Viņi bija tiešām super desperate. Bet tas filmēšana notika man pie mājām. Tad tu vari. Man likās, ok, fine, I can do this. Un bija fun, tur tas foršais arī bija tā, viņa teica, ai, pohuj par, tas teksts nav tik svarīgs, tu vienkārši, tu dari, ko tu gribi, jā, tā. Un tad es varēju šajā lomā ielikt tā kā to, kāda es gribētu būt pasākuma vadītāja, tā kā šitās vispretīgākais tips, tā kā, un tagad ir laiks izlacīt kājas! Es saprotu, par ko tu runā. Bet es iedomājos, kā bija tā diena filmēšanas laukumā, ka viņi tā labi, tagad izdarām to, saliekam rekvizītus, tā pasākuma vadītājs iet grimēties, un visiem tāds pagāja, ko, mums nav pasākuma. Tāds mēram likās, ka tāds sajūta, jo man, tajā dienā tev zvanīja, ne? Jā. Bet labi, kas tev ir laba grāmata? Man ir tā kā, man ir svarīgi, kā viņa ir nodrukāta, tāpēc man ļoti nepatīk tās grāmatas, kuras ir tā kā ļoti mazā šriftā, jo uz vecumu man redze riktīgi ievērojami palikusi sliktāka. Bet man arī nepatīk, arī es piekrītu. Jā, kur līdz malām viss ir nodrukāts. Tāds kvalitīvs papīrs ir vajadzīgs. Un tad man vispār patīk, ja ir labs stāsts. Un es pēdējā laikā, tādā ziņā, ka dažreiz ir tādas grāmatas, kas ir vairāk par, tur dialogiem vai kaut kas, respektīvi, ka ir kaut kādas tēmas, bet man mazāk tās tēmas interesē vairāk tā kā, lai ir tāds foršs storytelling. Un līdz ar to, kas var arī būt nekvalitīvās, tā kā ne highbrow grāmatas. Es godīgi sakot, arī tāda baigā augstāša tāda grāmata mākslas es neesmu tur, jo viņas ir tā kā konceptuāli diezgan garlaicīgas. Un es tā kā es vairs nenodarbojos, vienkārši tāda, zin kā, uz to vecumu, ja, vairāk negribas tērēt laiku. Un tad vēl viena lieta, ko es sāku darīt, es pārstājos lasīt stāsts par vīriešiem un vīriešu ciešanām, heteroseksuālu baltu vīriešu. Pasaki piemēru grāmatu. Es nezinu. Kaut kāds, bet arī filmas es vairs nestos tā kā... Tad, ja es uzrakstīšu autobiogrāfiju, tu nelasīsi. Nē, tie priekš man un Santas podcastu mēs izlasīsim. Kaut vai, piemēram, Helmuts Beits un Svētels, jā. Kaut kā vīriešu coming of age, tādā ziņā labais ir tas, ka tā ir riktīgi slikti uzrakstīt grāmatu, tādēļ vien viņi ir vērts izlasīt, jā. Bet visi šitie vīriešu coming of age, vīriešu tur ciešanas kaut kādas, visi šitie kara stāsti. Remarka laiks tev ir beidzies. Jā, kaut kāds remarks. Pēdējā vienīgā, ko es izlasīju, un kas bija no vīriešu tās perspektīvas, bija Ciglīts, un tā bija forša. Tā man patika, jo tur parādījās tas vīriešu kaut kāds trauslums. Man gribās, lai tur parādās kaut kas bišķīt citādāks, nevis tie, Jā. Saprat, tas kaut kāds par tev stāst. Un es esmu riktīgi iekšā pēdējā laikā Dienvidkorejas autorēm, sievietēm, jo tur ir citā veidā tās grāmatas kaut kā, cita veida stāsti un cita veida naratīvi un tipa, jā, par to, cik briesmīgs ir tās sabiedrības kopumā, cik viņas briesmīgi izturās pret tām sievietēm, cik grūti ir radīt bērnus, jo tev paralēli non-stopā jāstrādā. Tā viss nevienlīdzība. Tas man tā kā kaut kāda jauna perspektīva iedod. Man tagad ir, es
mēģinu atgriezties lasīšanas spēlē. Es kaut kādu brīdi, es jau šo stāstīju iepriekšējā podkāstā. Es atklāju, ka man ir vieglāk tagad lasīt grāmatu, ja es viņu nopērku, jo tam man ir tāds, es samaksā. Un tagad es beidzot būšu drīz ticis galā ar Anšlava Eglīša grāmatu Līga un mednieki. Jā. Es vienkārši sagribēju izlasīt kāda Anšlava Eglīša, es kaut ko skatījos, pirms likās, viņš tāds inčīgs džeks bija, bet tad tā kā tās populārākās Homo Novus un Pancīpilī man bija sanācis redzēt ekranizācijas, tad vajadzēja kaut ko, kas, jā. Bet zini, kas man ar grāmatām, un šo jautājumu labas vai sliktas grāmatas, kas man laikam vairāk biedē vairāk kā AI, bet par grāmatām, kad arī grāmatas tagad ir palicis tā kā tik viegli, iespiest un izdot kaut kādā, sorry par bļaļ, tagad visi ir rakstnieki. Tā kā, ja kurš cilvēks, tā kā, tev viena tēma, mēs viņu nepaspēsim, jo laiks bija šis, bet, piemēram, mazliet tev viena tēma bija influencer, tagad, jebkurš tā kā raksta grāmatu, tā kā, man ir 32 gadi, es 4 gadus esmu veiksmīgs influencers, ir pēdējais laiks manai autobiogrāfijai. Tu redzēji, ka Čerkovskis vairs nedarbosies ar komēdiju, viņš rakstīs grāmatu, un es nevaru, un tā nebūs viņa pirmā grāmata. Nē, Jā, kaut 3 grāmatas jau ir, bet tās pārējais bērniem. Un tagad viņš producēs savu sievu, kur ir dzēniece. Kur ir dzēniece, es vienkārši... Tā esi redzējis performances, jā? Es esmu redzējis tos video. Un tād. Jā. Ceļš, zvaigznājs, ciešanas, ak. Bet, saki, godīgi, es domāju aiziet to viņas monoizrādi. Tīri. Jo man ir viena lieta podkāstam, es gribu kaut kad taisīt Patreon, un Patreon epizodes es gribētu taisīt tādas, kad es ar kādiem cilvēkiem, kas ir bijuši viesi šeit, aizeju uz kādu pasākumu, uz kur mēs ikdienā neiet, kas nav, es nesaku, ka viņš ir slikts, bet nav priekš mums, un tad pārunājam šo pieredzi. Man tagad pirmais, ko es gribu izdarīt, ir aiziet uz Džilindžera izrādi ar Leperu, Lindu Kalniņu un Marīšu Mukste. Jā, to es gribu. Aiziet uz patērēt izklaidi un kultūru, kas nav, ko es neesmu patērējis. Man liekas, tur interesantas lietas var būt. Es nekādīgi neesmu tikus uz Čerkovska komēdijas izrādēm, un es riktīgi sabēdājos, ka viņš pateica, ka viņš vairs Nē, bet viņš jau tikai uz laiku, viņam vajag atpūsties. Viņš neteica, ka tas ir pavisam. Viņš tagad atdos savai sievai, jo viņi tik daudz ir atbalstījis viņu pasākumos, un tagad viņš, un galvenais, kāpēc es to zinu, es jau nesakoju līdzi Instagramā, bet viņš tik daudz liek sponsorēt lietas, ka man vienkārši sāka rīktīgi daudz, un tad man, protams, sūta kaut kādi cilvēki, man viens atsūtīja, kas ir tas, kur es nezinu, ka viņš ir komiķis, bet viņš aiziet no komēdija. Tas man ļoti patīk. Ja kas, es aizēju no NBA. Jā. Nē, bet zin kā ar viņu... Nē, viņš ir komiķis, viņš dara lietu. Jā, viss kārtībā. Un turklāt visdrīzāk, vai varētu būt tā, ka viņš ir finansiāli visveiksmīgākais komiķis, ne? Domāju, ka nē. Domā, ne, bet viņam ir, viņš kapā. Man ir jāsaka, es tiešām, un arī tiešām visu, man bija pagājušajā gadā túri, ja, I barely made it, vienkārši, es, piemēram, nevarētu tā kā viņš to dara, ka, tā kā viņam dažreiz ir tā kā pa 2 izrādēm dienā. Man tā arī ir. Jā, tas ir baigais, tas ir riktīgs īsts darbs. Tā kā paralēli īsts darbs tev nevar būt. Jā, nē, 2 izrādes dienā, kas ir interesants, tev var pastāstīt. Man ir diezgan daudz, es arī šajā túrē ceru, ka būs 2 izrādes dienā, un man ir bijuši arī, ka man ir 3 dienas pēc kārtas 2 izrādes dienā. Bet, zini, kas interesantā ziņā grūtāk ir pirmā izrāde. Tā kā noperformēt labi ir grūtāk pirmo izrādi, jo tu zemapziņā tu gribi taupīties ar to ideju, tā kā, man vēl viena ir jārunā, un tā kā varbūt es šitā mazliet mierīgāk, un šitā čist ir jābeidz laikā, jo šitiem skatītājiem jāpaspēj iziet, jo tas parasti ir vienā. Un tad otrajā izrādē jūties daudz brīvāk, un kas ir interesanti, tad tajā, kad liktos, ka otrā izrāde var būt nekvalitīvāk, viņš īstenībā, pirmā izrāde, nevis viņa nekvalitīvāk, bet tu esi tāds bišķīt vairāk, tāds uz skudriņām, ka tā kā, es te baigi ilgi aizrunājos ar skatītājiem, man šitā točni ir jābeidz pusē, jo taču jāpaspēj, tas tā interesanti. Bet zin kā pelnošākais, bet zin kā, viņam atkal noteikti, es tiešām to zinu, daudz vairāk kaut kādi korporatīvie gīgi un tas, Bet, labi, bet viņš dara malats, viņam ir sava auditorija. Viņš ir tā kā Didriksona. Jā, viņš ļoti daudz viņš haslo, viņš tajā internetā saka, cik viņš tur iegulda tajās sponsorēt reklāmās, kad es man liekas, esmu spiedis iksiņu, lai man nerāda, bet viņš kaut kā maksā tik daudz, ka man tāpat tās rāda, visu cieņu. Bet, ko es gribētu, un par tām grāmatām,
sorry, Andri Kivičs, tu esi diezgan interesants, bet tu neesi 45 gados 2 autobiogrāfiju interesants. Nu tā. Nu, tas man liekas, ka tagad ir tik viegli. Evelīna Parker izdeva grāmatu, kas bija diezgan liels fails. Jā. Ka tagad ienāk daudz, man te kaut kā liekas, ka tev tomēr... arī labi, stand-upam nav skola, un es pats varu muldēt tā ļoti kaut kā liekulīgi, kad es arī neko neesmu mācījies, un es tagad eju uz skatuves. Bet stand-upam vienkārši nav šobrīd tāda skola, bet man liekas, rakstniecībai, vismaz kaut kāda dramaturga kursi, kaut kas, man liekas, ir jāaiziet, lai tu rakstītu nevis 11. B klases domraksta valodā. Jā. Un ar viņām ir ar šīm te grāmatām ir tā problēma, ka tev šķiet, ka tava dzīves pieredze ir kaut kas tāds, kas nav nevienam bijis. Un tad tu lasi un domā, ak, Dievs, šis. Es gāju literārajā akadēmijā pirms kādiem vairākiem gadiem, man riktīgi patika, jo es arī, es gribēju uzrakstīt grāmatu. Kurš nav? Atvērt bāru, uzrakstīt grāmatu. Visi mēs gribam, jā. Tā. Es arī esmu kaut kā arī progresējis, bet man vienkārši nepietiek laika pabeigt viņu. Lūk, un tā literāra akadēmija bija riktīgi krūta, bet atkal jau pilns ar sievietēm tur ir, tāpēc, ka kaut kā ir tā mūža izglītībā pilns ar sievietēm vienmēr ir. Un liela daļa no viņām ir tādas, kas tā kā, kā viņas ied, tur ir vienkārši visi tie triviālie stāsti. Elīna pamodās, viņas baltie skaistie mati, noslīdēja pār viņas tirtajām krūtīm, ja? Viņa iedzēra kafiju ietinoties siltajā pledā, Džeimsons palūkojās uz viņu iekāras pilnām acīm, tā kā huiņa, vienkārši, tā kā šis jau ir izstāstīts tik daudz reiz, vai arī šitie dzimtu stāsti, ja? Kaut kādi, kas arī tā kā... Tikai tev viņš ir svarīgs. Tas ir vienīgais cilvēks uz pasaules. Man liekas, Juris Millers izdeva grāmatu par savu dzimtu. Ok, krūti tu atrad savu vecastāvu, bet man poko. Jā. Šis te. Un tad bija interesantais par to, kādus, un tur bija tie daži vīrieši, un viņi rakstīja ritīgi dīvainas lietas. Viņiem lielākoties visas sievietes bija maukcīgas kuces. Tā kā, tur bija tā kā ļoti bieži tāds stāsts par to, kā tā kā sievieti, vīrieti tur tā kā pazemo, krāpja, ņirgājas par viņu. Un paralēli tam, tas, ka tā kā, viņas beidzot pēc tās sekundes, viņš viņai pieskārās pie krūtis, viņa bija 67 orgasmi. Un tā ļoti just weird shit. Jā. Zin kādu grāmatais, es gribētu, man liekas, būt bestsellers. Par to grāmatu klubiņu ir tas sastā sieva. Es gribētu, lai ir grāmata autors J.J. Gillingers 1. līdz 5. Liekas, kurš tā godīgi būtu aprakstīt? Kopotie raksti, jā. Viņa nevar to, es varu uzrakstīt, man liekas, tas būtu tāds, un zin, viņi būtu tās kopoto raksti. Jā. Ka katram vīrietim mājās ir tā kā raiņas un džiles, tā kā augstāt. Pirmās ir. Šis ļoti labi. Jā, mums ir jābeidz podcasts, jo ir laika ierobežojums, bet varbūt mēs nepaspējam vienu tēmu, bet kas ir labi, mēs parasti nepaspējam vienu tēmu. Bet par grāmatu noslēgumā, tā on top of your head, tā kā cilvēkiem vienu grāmatu, ko tie teikt, šito viņi var dabūt šobrīd, nezinu, bibliotekā, un tu saki, šito labi izlasīt būtu. Būtu nevis labi, tā kā, tas būs tik vērtīgi tev, bet interesanti forša grāmata. Man Ciglīts ļoti patika. Tas, ko tu pieminēji. Jā, tā tiešām forša. Kāds ir pilnais... Tā viņa arī saucās Ciglīts un Donna... Ciglīts ir grāmatas. Karoči, jā. Meklējiet, viņi noteikti var dabūt, jā. Jā, un forši lasās. Jā, ok. Es arī... Zinu, ko es vēl joprojām gribu ieteikt cilvēkiem, jo es domāju, ka daudz ir viņi izlasījuši, bet es tiešām... Man tik jauka un sirsnīgi, es viņu izlasīju pirms kaut kādiem jau 2 gadiem, bet es vienkārši laikam gribu, lai cilvēki izlasa kalendārs man sauc. Tā ir tiešām. Viņi tiešām tā kā kaut kas tur ļoti jauks tajā grāmatā. Latviešu autors Andris Kalnozels būs filma. Tāpēc, man liekas, forši paspējiet izlasīt pirms filmas, jo tad jums būs tā kā man ar Pansī pilī, vairs pēc tam negribēsies lasīt, jo jūs būsiet redzējuši filmu. Paldies, Džēm, kad atnāc. Man liekas, bija forši saruna un tiekamies kādā
Es gribēju teikt, Čarkovska stand-upā, bet vairs jau nē. Tas vilciens ir aizgājis. Mierkūpas dzejs izrādē. Dzejs izrādē, tieši tā. Paldies, visu labi, un tiekamies citās Koju epizodēs. Spiežam like, subscribe. Tev ir kaut kas, ko vajag ieplagot? Jā, mūsu ar Santu podkāsts, zem nosaukums ar mums meitenēm runājot, kur mēs lasam grāmatas, lai viņas nebūtu citiem jālas. Mēs noteikti pieliksim linku klāt šim podkāstam. Paldies, visu labi!